Ekscelences, dāmas un kungi, ļoti cienījamie un augstu godātās janvāra barikāžu un Tautas frontes aktīvisti. Mēs esam šeit sanākuši un esam kā apliecinājums tai dzīvajai vēsturei, kuru paši esam radījuši, kuru paši esam iecerējuši un kuru paši esam arī realizējuši. Un tāpēc šādos brīžos nāk prātā daudz epizodes un nianses, un vienmēr mēs sakam, ka nekas nav aizmirsts un neko mēs nedrīkstam aizmirst. Īpaši svarīgi un aktuāli tas tiešām ir janvāra piemiņas dienu laikā. Arī šis notikums šeit Latvijas Universitātes aulā, arī šī piemiņas zīmes atklāšana ir mūsu dzīvās vēstures apliecināšana. Tāpēc izsaku gandarījumu un pateicību visiem šīs idejas realizētājiem un šīs iniciatīvas iecerētājiem. Šādi brīži mums tiešām ir ļoti svarīgi, jo daudz notikumi veidoja to lielo sasniegumu, ko mēs piedzīvojam, uzceļot savu valsti. Un tieši Latvijas Universitāte, tieši šī aula ir bijusi tā vieta, kur daudziem no mums bija iespēja pulcēties kopā un likt kopā tās domas un tās idejas, kas ved mūs pretī tam izaicinājumam, kas bija toreiz. Man pašam personīgi bija iespējams būt tā laika domniekam. Šeit, redzot zālē tā laika Latvijas Tautas frontes un valdības vadītājs, es varu viņu priekšā noliekt galvu. Un izteikt pateicību par to vīrišķību, apņēmību, drosmi, ko tajā laikā Tautas frontes vadītāji iespēja. Es izsaku īpašu pateicību visiem tiem, kuri toreiz iecerēja šo X stundu, kas palīdzēja saorganizēt Tautas frontes nodaļas, kas palīdzēja tajā brīdī, kad bija jāiedarbina Tautas frontes sasaukt cilvēkus kopā un parādīt mūsu tautas kopējo spēku, gribu, kas patiesībā bija liels un nozīmīgs faktors, lai salauztu mūsu pretiniekus. Tāpēc vēlreiz gribu teikt, ka tieši universitātes aulai ir bijusi milzīga un ievērojama loma mūsu tautas pašapziņas un kaujas spējas koncentrēšanā atbilstoši tiem laikiem. Un varbūt nobeidzot savu uzrunu teikšu to, ka piemēram man personīgi kopš tiem laikiem ir palikusi tāda īpaša sajūta, ka tas, ka Tautas frontes daudzas vai varbūt arī izšķirošās domas un arī citi pasākumi un šīs sēdes notika tieši šeit universitātes aulā, tā bija arī spēku apziņa. Jo, lai kāda tauta sasniegtu mērķus, dotos tiem pretī, ir nepieciešams tās gara, tās zinošo cilvēku, tās mācības spēku, līdzdalība, iedvesma un atbalsts. Un tieši toreiz šī sajūta, ka šīs nozīmīgās sēdes notiek universitātē, radīja to pārliecību, ka mūsu tauta ir vienota, ka mūsu tautai ir zinoši vadītāji, ka aiz tām stāv mūsu valsts un tautas intelektuālais potenciāls. Tam bija milzīga nozīme. Tāpēc šodien šeit vēlreiz sveicu šo iespēju nozīmīgo janvāra notikumu sēdi